Well, it's good to be with you. I do bring you greetings in the name of the Lord Jesus Christ from brothers and sisters in London. Ir liels prieks būt kopā ar jums, un es nesu jums sveiciens Jēzus Kristus vārdā no brāļiem un māsām Londonā. And you need to know that today is the culmination of about 7 or 8 years of work. Un jums ir jāzina, ka šī diena patiesībā ir kulminācija darbam, kas ir norisinājies 7 līdz 8 gadus. There are people in this room who we had contact with so many years ago, and we've been working with them for translation. Šajā telpā ir cilvēki, ar kuriem mēs jau ilgu laiku kopā esam strādājuši pie tulkošanas darba. And it's great to be here. It's great to be here. Un patiesībā es esmu ļoti iepriecināts, un tas ir liels pagodinājums būt kopā ar jums visiem šeit. We're going to spend some time this morning thinking about principles of ministry. Šajā rītā mēs pavadīsim kādu laiku domājot par kalpošanas principiem. And these principles will apply differently to a church in Latvia than it does to a church in England. Un šie principi citādāk attieksies uz draudzi Latvijā nekā, piemēram, tie attiecās uz draudzi Anglijā. I haven't come to tell you how to do ministry in Latvia. Es neesmu nācis šeit pie jums, lai skaidrotu to, kā veikt kalpošanu Latvijā. That would be very arrogant of me. Tas būtu patiesībā ļoti augstprātīgi no manas puses. I don't know the children that you teach. Es patiesībā nepazīstu tos bērnus, kurus jūs mācat. I don't understand what resources you do have or don't have. Es nezinu to, kāda resursi jums ir pieejami vai arī nav pieejami. But we can look to the Bible for some principles of ministry. Taču mēs varam ieskatīties Bībelē, lai iegūtu kādus principus kalpošanai. So we're going to do that in this first session. Un šajā pirmajā sesijā mēs tieši ar to nodarbosimies. And then after the coffee break, I'll show you how these principles apply in ministry. Un pēc kafijas pauzes es jums parādīšu to, kā šie principi attiecās uz kalpošanu. I'll show you how the principles applied when I was working for a very large church in South Africa with 1,000 people. Es jums parādīšu to, kā šie principi attiecās uz to situāciju, kad es strādāju lielā draudzē, kur bija aptuveni 1000 cilvēku Dienvidāfrikā. I'll show you how I had to change the way I do things in London in a much smaller church where the children's ministry only had 10 children. Un es jums parādīšu to, kā man bija jāmaina lietas, kad es kalpoju daudz mazākā draudzē, kur bija aptuveni 10 cilvēku Londonā. And then you as a team in your church can have a conversation about what it looks like in your church in Latvia. Un tad jūs kā komanda varat spriest par to, kā šie principi attiecās uz jūsu draudzi, jūsu kontekstā. But it's important that we have good principles of ministry. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mums ir labi principi kalpošanai. It helps us to adapt and to change the way we do things when we move to different churches. Tas palīdz mums pielāgoties un mainīt lietas, kad mēs dodamies uz kādu citu draudzi. But at the same time, we want to remain faithful to biblical principles. Taču tajā pašā laikā mēs vēlamies palikt uzticami bībeliskiem principiem. So today we're using the acronym REAL. Un šajā dienā mēs lietosim šo akronīmu REALS, jeb REAL. So it's going to help us to understand these principles. Un šis akronīms mums palīdzēs saprast šos svarīgos principus. But we want to anchor our teaching in the Bible. So if you've got your Bible, you can open to 1 Thessalonians chapter 1. Un mēs gribam balstīt savu kalpošanu Bībelē, un tāpēc es aicinu, ka mēs varam atrast Bībelēs 1. Tesaloniciešu vēstuli 1. nodaļu. And while you do that, I want to say to you that the purpose of today is to encourage and enthuse you for ministry amongst children. Un, kad jūs varat vaļā Bībeles, atcerieties, ka šodienas mērķis ir iedrošināt un iestiprināt jūsu kalpošanā bērniem. And that's because people who are involved in ministry really do need to be encouraged. Tas ir tāpēc, ka cilvēki, kas strādā kalpošanā, viņiem ir jātiek iedrošinātiem. They need to be encouraged because they are working with people. Viņiem ir jātiek iedrošinātiem tāpēc, ka viņi strādā ar cilvēkiem. I think sometimes it's much easier to work with animals, don't you think? Man šķiet, ka reizēm ir daudz vieglāk darboties ar dzīvniekiem. But we spend time and energy investing in people. Taču mēs veltam laiku un enerģiju, lai strādātu ar And then they cilvēkiem. do something really stupid Un tad viņi vienkārši izdara kaut ko muļķīgu. because they're sinners just like you and me. Tāpēc, ka viņi ir grēcinieki tāpat kā es un tu. So people in ministry need to be encouraged. Tāpēc tie, kuri ir kalpošanā, viņiem ir jāsaņem iedrošinājums. And people in children's ministry really do need to be encouraged. Un tie, kas ir kalpošanā bērniem, viņiem tik tiešām ir jātiek iedrošināti. Because so often we don't get anything back from them. Tāpēc, ka ļoti bieži mēs tik maz saņemam atpakaļ no bērniem. You can spend a lot of time preparing a Sunday school lesson. Tu vari pavadīt ļoti daudz laika, gatavojot svētdienas skolas You nodarbību. can stay up until midnight cutting out craft activities. Tu vari pavadīt laiku nomodā līdz pusnaktī, gatavojot rokdarbus. And then you arrive on Sunday and you've got something like that. Un tad tu atnāc svētdien un tavā priekšā ir kaut kas līdzīgs kā bildē. And so we want to spend some time in 1 Thessalonians. It's a very encouraging letter.
Un tāpēc mēs gribam pavadīt kādu laiku 1. Tesaloniķiešu vēstulē, kas ir ļoti iedrošinoša It's vēstule. not like some of the other epistles where Paul is very angry with people because they've departed from the gospel. Tās nav kā cits Pāvila vēstules, kur patiesībā apustulis ir ļoti dusmīgs tādēļ, ka cilvēki ir novērsušies no evaņģēlija. He's excited because they are doing very well in the faith. Viņš patiesībā ļoti sajūsmināts tādēļ, ka viņiem labi klājas ticībā. He says the following at the end of the letter. Lūk, šo viņš saka vēstules beigās. Beidzot, brāļi, mēs lūdzam un pamācam kungā Jēzū, topiet aizvien pilnīgāki, sekodami tām mācībām, ko no mums esat saņēmuši. Proti, kā jādzīvo, lai Dievam patiktu, un jūs jau arī tā dzīvojat. So he's very encouraged about their progress in the gospel, Pāvils ir ļoti iedrošināts par to, kā šie kristieši ir progresējuši evaņģēlijā, and he wants them to do it more and more. un viņš vēlas, lai viņi to dara vēl un vēl. I'm encouraged to see so many of you here today. Es esmu iedrošināts, ka tik daudzus no jums es šodien redzu šeit. It means you're taking gospel ministry with children seriously. Tas nozīmē to, ka jūs uztverat evaņģēlija kalpošanu bērniem nopietni, And I want to encourage you to do it more and more. un es vēlos iedrošināt jūs darīt to vēl un vēl vairāk. I want us to be more faithful in our ministry. Es vēlos, lai mēs kļūstam vēl uzticamāki I kalpošanā. want us to be more creative and more effective. Es vēlos, lai mēs kļūstam vēl radošāki un vēl efektīvāki. So let's have a look at what Paul says in 1 Thessalonians chapter 1 from verses 1 to 10. Tagad paskatīsimies uz 1. Tesaloniķiešiem 1. nodaļu, pants 1 līdz 10. Lasījums no 1. Tesaloniķiešiem 1. nodaļas 1. līdz 10. panta. Pāvils, Silvāns un Timotejs Tesaloniķiešu draudzei, kas ir Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristū. Žēlstība jums un miers. Mēs vienmēr pateicamies par jums visiem Dievam, kad pieminam jūs savās lūgšanās, jo pastāvīgi atceramies Dieva mūsu Tēva priekšā jūsu ticības darbu, pašaizliedzīgo mīlestību un nesatricināmo cerību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu. Mēs zinām, Dievu mīļotie brāļi, kā jūs tikāt izredzēti, jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi darbos, bet spēkā, svētā garā un stiprā pārliecībā. Jūs jau zināt, kādi mēs bijām, kad jūsu labā sākām darboties starp jums, un jūs kļuvāt par maniem un Kunga Kristus sekotājiem, uzņemdami sludināto vārdu svētā gara priekā, panesdami daudz spaidu un tā kļūdam par priekšzīmi visiem ticīgajiem Maķedonijā un Ahajā. Jo no jums tā Kunga vārds atskanējis tālāk nevien Maķedonijā un Ahajā, nē, visās vietās kļuvusi zinām jūsu ticību Dievam, tā ka mums nekas vairs nav jāstāsta. Tie paši cits citam stāsta, kāds bija mūsu darba sākums jūsu starpā, un kā jūs no saviem elkiem atgriezāties pie Dieva, lai kalpotu dzīvajam un patiesajam Dievam, un lai gaidītu no debesīm viņa dēlu, kur viņš uzmodinājis no miroņiem, Jēzu, kas mūs atpestīs no nākamās dusmības. Āmen. Tas ir dzīvā Dieva vārds. Some of what I'm going to be saying this morning you will have heard before. Tas, ko es šorīt teikšu, patiesībā būs jau dzirdētas lietas. And that's because there's nothing really new about the apostolic gospel. Un tas ir tāpēc, ka īstenībā nav jau nekā jauna saistībā ar apustuļu evaņģēliju. We should be a little bit wary of people who will keep coming up with new things. Mums vajadzētu uzmanīties no cilvēkiem, kas visu laiku nāk klajā ar kādām jaunām idejām. But I'm hoping that at least something will be helpful for you this morning as we apply these principles. Taču es ceru, ka daudzas no tām lietām būs noderīgas, kad mēs šos principus pielietosim. The first question we're asking is why? Pirmā lieta, ko mēs uzdodam, ir kāpēc? Pirmais jautājums. Why do you do what you do in ministry? Kāpēc tu dari to, ko tu dari kalpošanā? Have you got a goal in mind? Vai tev ir kāds mērķis prātā? Or is your goal just to get through Sunday? Vai arī vienkārši tavu mērķis ir tikt cauri svētdienai? For some people it's like that. Kādiem cilvēkiem tas tā arī ir. Some people, even now, as you're sitting here now, you say, as long as I can just get through my Sunday school lesson tomorrow, I will be okay. Iespējams, ka kādi no jums, kas šeit sēž, jūs sakat, tikmēr, kamēr es spēju tikt cauri rītdienas svētdienas skolas nodarbībai ar mani, viss būs kārtībā. And then tomorrow evening you've survived. Nu, tad rītvakar jūs tā kā esat izdzīvojuši to nodarbību. And the problem with Sundays, it's followed by a day called Monday, Un tā problēma ar svētdienām ir tā, ka nākamā diena ir pirmdiena, and then Tuesday, un tad otra diena, and Wednesday you start to panic again. un trešdien jūs atkal sākat krist panikā. And so you are just trying to get through 1 week at a time. Un tā jūs nedēļu no nedēļas dzīvojat. My wife ran the London Marathon.
Man sieva noskrēja Londonas maratonu. She's crazy. Nu, viņa ir nedaudz traka. Okay. The Bible says you only run if someone is chasing you. Bībele saka, ka tu skrien tikai tad, ja kāds tev dzenas pakaļ. It says only the unrighteous run when no one is chasing them. Bībele saka, ka tikai netaisnie skrien, kad viņam neviens nedzenas pakaļ. And so she said to me at one point she didn't even have the finish line in mind. Man sieva atzinās, ka vienā brīdī viņa pat vispār nedomāja par to finišu līniju. So all she was doing is putting one foot in front of the other. Vienīgais, ko viņa darīja, viņa vienkārši lika vienu kāju priekšā otrai. Because if you do that for long enough, you eventually get to the end. Un ja tu šādā veidā fokusēsi, tad tu beigās tomēr vari nonākt līdz finišu līnijai. Is that your ministry? Vai tā ir tava Is kalpošana? that your ministry? 1 week after the other, let me just get through Sunday. Vai tā pieeja ir tāda nedēļa pēc nedēļas, ka tikai tikt cauri svētdienai? Or is there a goal? Vai arī tur ir kāds lielāks mērķis? What is the target or the aim of your ministry? Kas ir tas mērķis jūsu kalpošanai? How will you know if your ministry is complete? Kā jūs zinat, ka jūsu kalpošana ir pilnīga, derīga? There are many different reasons why people get involved in children's ministry. Ir dažādi iemesli, kāpēc cilvēki iesaistās bērnu kalpošanā. Some people are trying to help children to realize their full potential. Kādi grib, lai bērni apzinās savu pilno potenciālu? Some are trying to help the government to raise good moral citizens. Kādi cenšas palīdzēt valdībai uzaudzināt morālus, kārtīgus pilsoņus? Some are running youth programs on a Friday night to keep children off the streets. Kādi organizē jauniešu aktivitātes piekdienās, lai bērni nebūtu uz ielas? What about you? Why are you doing ministry? Bet kā ir ar tevi? Kāpēc tu veic kalpošanu bērniem? You know, some people even do ministry for their own self-esteem. It makes them feel good. Ir cilvēki, kas veic kalpošanu vienkārši sevis novērtēšanas dēļ, tas viņiem liek justies labi. If we had to ask the Apostle Paul, why did you do ministry? Ja mēs pajautātu apstulim Pāvilam, Pāvil, kāpēc tu veic kalpošanu? Why did you get chased from city to city? Kāpēc tevi dzenāja no pilsētas uz pilsētu? Why did you get physically, emotionally, and verbally abused? Kāpēc tev nodarīja pāri gan fiziski, gan emocionāli? Paul says the following in Colossians chapter 1, verse 28. Kolosiešiem 1:28 Pāvils saka sekojošo. Viņu mēs sludinām, paskubinādam ikvienu cilvēku un mācīdam ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgi Kristu. Why is he proclaiming Christ? Kāpēc viņš sludina Kristu? So that people will be mature in Christ. Tādēļ, lai cilvēki kļūtu nobrieduši Kristū. Paul is not just proclaiming Christ so that people become Christians. Pāvils nesludina Kristu vienkārši tādēļ, lai cilvēki kļūtu par kristiešiem. Getting people born into the kingdom is only the first part of the process. Panākt to, ka cilvēki piedzimst no jauna valstībai, ir tikai sākums procesam. And just like normal childbirth, that's really the easy part. Un gluži kā ar normālu bērnu piedzimšanu, tā jau ir tā vienkāršā daļa. Okay, I'm speaking as a man. Es runāju kā vīrietis. I know some people struggle to have children, but I found becoming a father quite simple. Zinu, ka dažiem kļūt par vecākiem ir grūti, bet man būt par tēvu sākumā bija viegli. For the first 9 months that I was a father, nothing changed in my life. Pirmos 9 mēnešus, kad es biju tēvs, nekas pārāk nemainījās manā dzīvē. I just got on as normal. Man vienkārši dzīve gāja uz priekšu kā parasti. And then the child was born. Un tad piedzima bērns. And then everything changed. Un tad viss izmainījās. And I realized it will never ever be the same again. Un es sapratu, ka dzīve vairs nebūs tāda, kā tā bija iepriekš. I want to say to you that when someone comes to Christ, that is like them being born into the kingdom, and that is the starting point. Tātad, ko es gribu teikt, ka tas, ka cilvēks kļūst par kristieti, viņš piedzimst valstībai, un tas ir sākuma punkts. There's a sense in which that is actually the easy part because God does that. Un kaut kādā ziņā tā ir tā vienkāršā daļa, jo patiesībā to dara Dievs. But it's the ongoing work of discipleship and bringing people to maturity in Christ that takes a lot of hard work. Bet šis māceklības un briedināšanas darbs ir tas, kur vajag daudz pūļu. And the question we're asking this morning is, how is it even possible? Un tas jautājums, ko uzdodam šajā rītā, ir, kā tas vispār ir iespējams? How is it possible to take something that looks like this Kā ir iespējams paņemt kādu, kurš izskatās šādi, and make it perfect before God? un padarīt to pilnīgi Dievu priekšā? How do we take something as wicked and self-centered and egotistical as a 2-year-old and make it perfect before God? Kā mēs varam paņemt kādu divgadnieku, kurš ir
egocentrisks, pārņemts ar sevi, samaitāts, un kā mēs viņu tagad padarīsim pilnīgi Dievu priekšā. Is this even possible? Vai tas vispār ir iespējams? I had someone in England say to me, I object to you using the word wicked when speaking about children. Anglijā kāds man teica, es iebilstu pret to, ka tu lieto vārdu samaitāts, kad runājam par bērniem. I said, madam, you either don't have children of your own, Un es teicu, klausies, vai nu tev pašam nav bērni, or you've never seen a 2-year-old throwing a tantrum in the supermarket. vai arī tu neesi redzējis to slikto uzvedību divgadniekiem lielveikalā. I'm convinced that a 2-year-old is capable of murder. Es esmu pārliecināts, ka divgadnieks ir spējīgs pat nogalināt. They will murder everybody in the store if they had it in their physical ability to do so. Viņi būtu gatavi nogalināt cilvēkus lielveikalā, ja viņiem būtu fiziski iespēja. So how is it possible that they could be perfect before God? Tad jautājums, kāds ir iespējams, ka šādi cilvēki kļūst pilnīgi Dievu priekšā? First thing Paul says, they need to be in Christ. Pirmā lieta, ko Pāvils saka, viņiem ir jābūt Kristū. They're not going to be perfect in religion. Viņiem nav jākļūst pilnīgiem reliģijā. They're not going to be perfect in Islam Viņiem nav jākļūst perfektiem islāmā, or Buddhism vai budismā, or Hinduism vai hinduismā, or any isma you can think about. vai jebkurā citā ismā vai reliģijā, ko varat iedomāties. They will only ever be perfect before God if they are found to be in Christ. Viņi būs pilnīgi Dievu priekšā tikai tad, ja viņi tiks atrasti Kristū. When Jesus says that he is the way and the truth and the life and that no one comes to the Father except through him, Kad Jēzus saka, viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, un ka neviens nenāk pie Tēva kā tikai caur viņu, I take that to mean that there is no other way, no other truth, no other life, and no other way back to God. tad es saprotu to, ka nav cita veida, kā atgriezties pie Dieva, kā tikai un vienīgi caur Jēzu. If the 5 pillars of Islam was good enough, then Jesus died for nothing. Ja islāma 5 pilāri ir derīgi, tad Jēzus nomira pa velti. If the 8-fold path of Buddhism was good enough, Jesus died for nothing. Ja šī te astoņu soļu ceļš budismā ir pietiekami derīgs, tad Jēzus nomira par velti. If being good enough was good enough, Jesus died for nothing. Ja būtu vienkārši par labu cilvēku pietiekami, tad Jēzus vienkārši nomira par velti. But because Jesus died on the cross, Bet tāpēc, ka Jēzus nomira pie krusta, he is the only way, viņš ir vienīgais ceļš, and every other way is false. un katrs cits ceļš ir nepatiess. And so for a child to be perfect before God, they need to be in Christ. Tādēļ, lai bērns taptu pilnīgs Dieva priekšā, viņam ir jābūt Kristū. This is very important that we understand this. Ir ļoti svarīgi, ka mēs šo saprotam. And if we believe anything different in this room, then today is a waste of time. Un ja mēs ticam kaut kam citam un atrodamies šeit, tad šī diena patiesībā ir vēl izšķiests laiks. The second thing we need to understand is that for them to be in Christ, we need to proclaim Christ. Otrā lieta, kas mums ir jāsaprot, ka šiem te cilvēkiem, kas ir Kristū, mums ir jāpasludina viņiem Kristus. We have not done evangelism if we've only spoken about God. Mēs neesam evanģelizējuši, ja mēs esam runājuši tikai par Dievu. Evangelism is to speak about Jesus. Evanģelizācija ir tad, kad mēs runājam par Jēzu. Every religion in the world has a God. Katrai reliģijai šai pasaulē ir Dievs. Some have millions of gods. Citām reliģijām ir miljonus Dievu. But there's only one who is called the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bet ir tikai viens, kurš ir saukts par Dievs un Tēvs mūsu kungam Jēzum Kristum. And so we need to be speaking about Jesus. Un tāpēc mums ir jārunā par Jēzu. We train men in our church to lead services. Savā baznīcā mēs apmācam vīriešus vadīt baznīcas dievkalpojumus. And one of the things we say to them is get the name Jesus out there as quickly as possible. Un pirmā lieta, ko mēs viņiem sakam, centieties pēc iespējas ātrāk izteikt vārdu Jēzus. We want to be very clear. Mēs vēlamies būt ļoti skaidri. We are meeting in the name of the Lord Jesus Christ. Mēs šeit esam satikušies kunga Jēzus vārdā. Now, let's think about principles of ministry. Un tagad padomāsim par kalpošanas principiem. Proclaiming the gospel doesn't happen in a vacuum. Evaņģēlija pasludināšana nenotiek vakumā. It happens in the context of real life. Tā notiek reāls dzīves kontekstā. And this acronym REAL means that the first principle of ministry is that ministry is relational. Un tātad šis te akronīms REAL, pirmais burtiņš R, relational, protams, nozīmē īstas attiecības, attiecībās balstīts. Broughton Knox writes in his book, The Everlasting God, about the Trinity in this way. Teologs Davids Brotons Knoks grāmatā Mūžīgais Dievs saka par trīsvienību sekojošo. Mācība par trīsvienību kristietībā ir goda vietā. Tā mums atklāja, ka augstākā realitāte ir personiskas attiecības. He says the greatest thing about the Christian faith is the idea of the Trinity.
Yes, okay. I'm saying that again. Jā. Tātad mācība par trīsvienību kristietībā ir goda vietā. Is that what you would say? Vai tas ir kaut kas tāds, ko tu teiktu? If you're speaking to your Muslim colleague at work and they ask you about what you believe, Ja tu runā ar kādu musulmaņu kolēģi darbā un viņi tev prasa, kam tu tici, do you say, let me tell you, the best thing about our religion is that we believe in a God who is three gods in one? vai jūs teiktu, ka tā labākā lieta, ka manā reliģijā ir tā, ka es ticu Dievam, kurš ir trīs vienā? Well, he's three persons, isn't he? He's not three gods. Dievs ir viens Dievs un ir trīs personas, nav trīs Dievu. Is that where you go? Is that the first thing you do? Vai tā ir pirmā lieta, ko jūs teiktu? Probably not. Iespējams, ka nē. What you're going to do? Well, you're going to share the gospel with them and then you're going to sort of slip the Trinity in right near the end, aren't you? Tas, ko jūs darīsiet tā, ka jūs izstāstīsiet evaņģēliju un tad beigās jūs kaut kā ienesīsiet iekšā trīsvienību. You might slip it in just before the deal is closed. Jūs runāsiet par trīsvienību tad, kad tā kā tā saruna būs beigusies. Why is he saying the Trinity is so important? Kāpēc ir teikts, ka trīsvienība ir tik nozīmīga? Well, it teaches us that the God whom we worship, the God who made the world, is relational. Tas māca to, ka Dievs, kuru mēs pielūdzam, Dievs, kurš izveidoja pasauli, ir patiecībā attiecību Dievs. The God of Islam exists on his own. Islāma Dievs pastāv pats par sevi. That's why the religion has no relationship. Tāpēc Islāmā nav attiecību. It is master-servant. Kungs un kalps. Even the religion means submission. Pat šī reliģija sevī ietver domu par pakļaušanos. They don't even have a name for their God. Viņiem pat nav vārda savam Dievam. Allah is not a name. Allā nav personvārds. Allah is the Arabic word for God. Allā arābiski nozīmē Dievs. It's like me calling my son boy. Tas tāpat kā ja es savu dēlu nosauktu puika. There's no relationship there. Tur vispār nav nekāda attiecība. If you're a Hindu, there's millions of gods. Ja tu esi hinduists, ir vienkārši miljoniem dievu. And most of them are cows. Un liela daļa no viņiem ir govis. It's very hard to have a relationship. Ļoti grūti būt attiecībās ar tādiem dieviem. In Buddhism, there's no identity. Budismā vispār nav identitātes. There's no sense of self. Nav tādas sevis apzināšanās. When you die, it's like a drop of water being put in the ocean. You become one with everything. Kad tu nomirsti, tu esi kā ūdenspiliens, kas vienkārši iekrīt lielā okeānā. How can there be relationship without identity? Kā vispār var būt attiecības bez identitātes? It's only the Christian gospel that teaches a relational God. Tikai kristiešu evaņģēlijs māca par Dievu, kurš ir attiecībās. And the whole language of the Bible is about relationships. Un Bībele savā būtībā uztur valodu par attiecībām. In the beginning, God creates man and woman. Iesākumā Dievs rada vīrieti un sievieti, And he creates them to have relationship with him. un viņš rada viņus, lai viņam būtu attiecības ar viņiem. And in the beginning, there is a perfect relationship between God and humanity. Un iesākumā ir perfekts attiecības starp Dievu un cilvēci. And there is a perfect relationship between humans. Un ir perfekts attiecības starp cilvēkiem. There is no shame, even though they are both naked. Nav nekāda kauna, lai gan viņi abi divi ir kaili. And then sin enters the world. Un tad grēks ienāk pasaulē. Sin is when humanity rejects God. They break that vertical relationship. Grēks ir tad, kad cilvēki lauž šo te vertikālās attiecības ar Dievu, kad viņi noraida And Dievu. because the vertical relationship is broken, the horizontal relationships get broken. Un tāpēc, ka šīs vertikālās attiecības tiek sagrautas arī horizontālās attiecības. And now people are hiding from God and they're hiding from each other. Un tagad cilvēki slēpjas no Dieva un viņi slēpjas viens no otra. And the rest of the Bible really is about how God fixes relationships. Un atlikušais Bībeles stāsts patiesībā ir par to, kā Dievs salabo šīs attiecības. He fixes the vertical relationship, Viņš salabo šīs vertikālās attiecības. so he reconciles the world to himself through the cross of Jesus. Caur Kristus krustu viņš samierina pasauli ar sevi. And when the vertical relationship is fixed, the horizontal relationships also get fixed. Kad šīs vertikālās attiecības tiek salabotas, tad tiek salabotas arī horizontālās attiecības. And so we read things like the middle wall that has been broken down between the Jews and the Gentiles. Piemēram, mēs rakstos lasām par to, ka šī ienaida siena, kas šķīra pagānus no jūdiem, viņa tiek sagrauta. Paul says there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female. Pāvils saka, ka nav vairs tā
tādu brīvo vai vergu, nav vīriešu vai sievietes Kristū. but we are all one in Christ. Mēs esam viens Kristū. In our church, there are 35 nationalities. Mūsu draudzē ir 35 nacionalitātes. We say the Lord's Prayer in a different language on the first Sunday of every month. Katra mēneša pirmajā svētdienā mēs tēvreiz izsakam dažādās valodās. We are worshiping the same Lord. Mēs pielūdzam vienu un to pašu kungu. I've got a friend in Warsaw, in Poland. Man ir draugs Varšavā, Polijā. He's a refugee from Belarus. Viņš ir bēglis no Baltkrievijas. He is Russian speaking. Viņš runā krieviski. And yet the Russians and the Ukrainians are together in Christ in that church. Un tomēr krievi un ukraiņi Kristū ir kopā viņa baznīcā. Because that's what the gospel does. Jo, lūk, to panāk evaņģēlijs. The gospel transcends culture, it transcends language. Evaņģēlijs stāv pāri kultūrai, tas stāv pāri valodai. God reconciles the world to himself and reconciles Christians to one another. Dievs samierina pasauli ar sevi un Dievs samierina kristiešus savā starpā. But there's even more. Bet ir vēl kas vairāk. Because God is in the process of reconciling other people in the world through those people who've already been reconciled. Jo Dievs ir sekojošā procesā iesaistīts. Viņš samierina citus cilvēkus ar sevi caur cilvēkiem, kas jau ir samierināti ar Paul viņu. says that we are Christ's ambassadors calling people to God. Pāvils saka, ka mēs esam Kristus sūtņi, kas sauc cilvēkus pie Dieva. And that becomes the sole purpose of your life. Un tas kļūst par pašu svarīgāko tavas dzīves mērķi. Once you get connected to God, Un tajā brīdī, kad tu tiec pievienots Dievam, you become the pipeline through which God connects other people to himself. tu kļūsti par tādu kanālu, caur kuru Dievs pievieno citus cilvēkus pie sevis. Some people say they're not sure what God wants them to do with their life. Ir cilvēki, kas saka, ka viņi īsti nezin, ko darīt ar savu dzīvi. Does God want me to be a street cleaner or a doctor? Vai Dievs vēlas, ka es esmu sētnieks vai es esmu ārsts? I find it interesting that Christians are always feel that God is calling them to the job that earns the most money. Man vienmēr fascinē tas, ka cilvēki, kristieši uzskata, ka Dievs viņus aicina tajā darba laukā, kur var visvairāk naudas nopelnīt. I want to say to you, God doesn't actually care what job you do. Patiesībā es gribu teikt, ka Dievam nav svarīgi, kādu darbu tu dari. He doesn't care if you're going to be a doctor, as long as you are a doctor calling people to Jesus. Tu vari būt ārsts, bet esi tāds ārsts, kurš aicina cilvēkus pie Jēzus. It doesn't matter if you're cleaning the streets. Are you calling people to Jesus? Nav svarīgi, vai tu esi sētnieks, svarīgi ir, vai tu aicini cilvēkus pie Jēzus. Because we all know that anything else we do in this world is not going to matter beyond the grave. Ja mēs zinām, ka patiesībā visas tās lietas, kuras mēs darām šajā pasaulē, viņām vairs nebūs nozīmes, kad mēs mirsim. So what am I trying to say? Well, I'm trying to say that the God of the Bible is a relational God. Kas tad ir tas, ko es gribu pateikt? Es gribu teikt to, ka Bībeles Dievs ir attiecību Dievs. And that's why the foundation stone of Christian ministry is relationships. Un tādēļ pamatakmens kristīgā kalpošanā ir attiecības. We read in the New Testament that Jesus was only ever alone on a few occasions. Jaunajā darbā mēs lasām, ka Jēzus bija viens pats tikai dažās situācijās. At the beginning of his ministry in the desert, he was alone. Savas kalpošanas sākumā tūkstnesī viņš bija viens pats. During his ministry, he was alone when he went off to pray. Un tad kalpošanas laikā viņš bija viens pats, kad viņš devās lūgt. His disciples were normally close by and usually sleeping. Viņa mācekļi bija blakus un visbiežāk viņi gulēja. And right at the end, he was on the cross, very much alone. Un tad pašās beigās pie krusta viņš bija patiesībā viens pats. Otherwise, Jesus is with people. Bet visādi citādi Jēzus bija kopā ar cilvēkiem. And mostly they're eating. Un visbiežāk viņi ēda. Have you noticed that? Vai jūs esat to pamanījuši? Does your church eat? Vai jūsu draudze ēd? Yes? Yes, it's a Christian thing. Doesn't matter where I go in the world, Christians eat. Tā patiesībā ir kristīga lieta, lai arī kur pasaulē es dotos, kristieši ēd. Other religions starve themselves, we eat. Citas reliģijas vienkārši tā kā paliek badā, bet mēs ēdam. Because eating is a sign of fellowship. Tāpēc, ka ēšana ir pazīme tam, ka mums ir sadraudzība. When you invite someone to eat at your table, you are saying to them, I want to be your friend. Kad tu paaicini kādu ēst kopā pie galda, tu saki, es gribu kļūt par tavu draugu. I've tried to explain that to our young children. Es centos šīs lietas izskaidrot mazajiem bērniem. Dinner time is not just for me to get food in your face. Vakariņu laiks nav tas brīdis, kad
kad es tikai nogādāju jums ēdienu. It's the time for us to connect as a family. Tas patiesībā ir brīdis, lai mēs savienotos kā ģimene. Paul was only ever alone in Athens, otherwise he was with people. Pāvils bija vientuļš tikai vienīgi Atēnās, bet visādi citādi viņš bija kopā ar cilvēkiem. So 1 Thessalonians 2 verse 8, he says the following. 1. Tesaloniķiešiem 2:8 Pāvils saka: Mēs ar jums gribējām dalīties nevien Dieva evaņģēlijā, bet arī savā dvēselē, jo tik mīļi jūs mums bijāt kļuvuši. Okay, so he wasn't just running out there to preach the gospel, he was actually doing life with people. Pāvils nebija tur un viņš nepiedalījās tikai evaņģēlijas sludināšanā, bet viņš bija patiesībā kopā ar cilvēkiem. He's not the shepherd who goes and throws food at the sheep once a week. Viņš nebija kā tāds gans, kurš aiziet pie avīm un tikai reizi nedēļā iedod ēdienu. They say of some pastors that they are invisible for 6 days of the week Par kādiem mācītājiem saka, ka viņi neredzam 6 dienas nedēļā and incomprehensible on the 7th day of the week. un absolūti nesaprotami 7. nedēļas dienā. Paul was with the sheep. Pāvils bija kopā ar aitām. He knew what the sheep needed. Viņš zināja, kas aitām ir vajadzīgs. He was sharing his life with them. Viņš patiesībā deva viņiem savu dzīvi. The generation of young people that we have growing up at the moment need relationships. Jaunieši, kas šobrīd aug, viņiem ir nepieciešamas attiecības. They're looking in all the wrong places for relationships. Protams, ka viņi meklē attiecības nepareizajās vietās. Many don't have proper relationships with their own parents. Daudziem no viņiem nav normālas attiecības ar saviem vecākiem. We're living at a time in history when we've got the greatest potential for communication the world has ever known. Mēs patiesībā dzīvojam laikā, kad mums ir vislielākās iespējas komunikācijai. You can text, you can FaceTime, no, not Skype anymore. You can Snapchat, you can, many different ways of Jūs communicating. varat lietot daudz dažādus jau minētos sociālos tīklus, lai komunicētu ar cilvēkiem. And yet no one is actually communicating. Bet problēma ir tāda, ka neviens jau nekomunicē. 3 teenagers in a coffee shop, what are they doing? 3 jaunieši kafejnīcā, ko viņi dara? They're all speaking to someone who's not there. Viņi visi runā ar kādu, kurš tur nav fiziski klātesošs. FaceTime's wonderful, but this is FaceTime. Šī lietotne FaceTime ir forša, bet šis ir brīnišķīgi, šī klātienes saruna. How do children spell love? Kā bērni izrunā mīlestība? Some parents think that children spell love the same way you spell money. Kādiem vecākiem liekas, ka bērni uztver mīlestību tāpat kā uztver naudu. Expensive holidays, Piemēram, ļoti dārgas brīvdienas, good education. laba izglītība. Can I tell you how a child spells love? Vai es varu jums paskaidrot to, kā bērni uztver mīlestību? They spell it like that. Very simple. Viņi to uztver laikā, ko mēs kopā pavadām. Have you got time for me? Vai tev ir laiks man? So little things that we do for children will show that we've got time for them. Tādēļ tās mazās lietas, ko mēs darām bērniem, parādīs to, ka mums ir laiks viņiem. The handwritten birthday card says, I've got time for you. Tā dzimšanas dienas kartīte, ko tu esi parakstījis ar savu roku, parāda to, ka tev ir laiks šim bērnam. The note or the phone call to say you've missed a regular event, are you okay, says, I've got time for you. Vai nu kāda ziņa vai zvans kādam, kurš nav bijis pasākumā, tas parādīs to, ka tev ir laiks šim cilvēkam. I realized the importance of this when I was, before I went to Bible college. Es sapratu šī principa nozīmīgumu, pirms es devos uz Bībeles skolu, uz Bībeles koledžu. I had finished an engineering degree and I was working for a computer company. Es strādāju IT nozarē un es biju ieguvis inženieru grādu. But I was contracting, so I was flexible with my time. Un man bija vienkārši tāds diezko brīvs darba līgums, tāpēc man I'd bija daudz started laika. running a children's club on a Friday evening, a Bible club. Un es biju uzsācis tādu Bībeles klubu, kas notika piekdienās. And there was one boy there who didn't have a father. Un tur bija kāds puisāns, kuram nebija tēva. His father had left before he was born. Un viņa tēvs viņu atstāja pirms viņš bija dzimis. And I realized that no one had ever gone to watch David play football. Un es sapratu, ka neviens nekad nebija skaties, kā šis puisis vārdā Deivids, kā viņš spēlē futbolu. Now, my father watched every single rugby game I played. Un mans tēvs noskatījās katru regbija spēli, ko es spēlēju. Now, that might be because rugby's a real game, okay? Tas ir iespējams tāpēc, ka regbijs tiešām ir patiesa spēle. I don't understand football. Sorry? I don't understand football. Tātad normālo futbolu es nesaprotu.
Football is a denial of God's goodness. I cannot translate You that, can bro. translate that. It's a denial of God's providence. Futbols ir Dieva labestības noliekšana. We don't get to use the hands that God has given us. Is that not a denial of God's goodness? Futbolā nedrīkst lietot rokas, ko Dievs mums ir devis, un vai tas nav Dieva labestības I'm going to noliekums? check the faithfulness of this translation. Es pārbaudīšu, vai tas ir uzticami iztulkots. This is the point. I took time off work on a Wednesday afternoon to watch David play football. Un ko es darīju? Es vienkārši ņēmu brīvu no darba trešdienas vakarā, lai skatītos to, kā Deivids spēlē futbolu. When I arrived at the field, he waved to me, and his friend said, "Who's that?" Un kad es atnācu uz laukumu, tad viņš man pamāja, un viņa draugi prasīja, kas tas pa onkuli? Is it your father? Is it your uncle? Who's it? Vai tas ir tavs onkulis, vai tas ir tavs tēvs? Kurš tas ir? He said, "It's my youth pastor." Un viņš teica, tas ir mans jauniešu mācītājs. I wasn't employed by the church. Bet man jau draudz nealgoja. I was just a person like you that was helping to run a kids club on a Friday. Un es biju tāds pats cilvēks kā jūs, kas vienkārši palīdzēja noturēt bērnu klubu piekdienās. I can't remember if they even won or lost that game. Es pat neatceros, vai viņš uzvarēja vai zaudēja tajā spēlē. But the importance of me being there was evident on the Friday night. Bet nozīme tam, ka es apmeklēju spēles, parādījās piekdienas vakaros. Because that Friday, David brought 3 of his footballing friends with him to kids club. Tāpēc, ka tajā nākamajā piekdienā Deivids paņēma 3 no saviem draugiem no futbola uz šo bērnu klubu. And it didn't take long for you to realize that their home life was very much like David's home life. Un nevajadzēja pārāk daudz laika, lai saprastu, ka viņu ģimenes situācija bija patiesībā līdzīga Deivida Was it situācijai. because I was so cool? Tas nebija tāpēc, ka es biju īpaši foršs. I mean, I am cool, but that wasn't the reason. Protams, es esmu foršs, bet tas nebija tas iemesls. They came because he has an adult who's got time for me. Viņi atnāca tāpēc, ka bija pieaugušais, kuram bija laiks viņiem. Now, we need to be careful with this. Mums, protams, ka jābūt ļoti uzmanīgiem ar šo. We're living in a crazy world, Mēs dzīvojam diezko trakā pasaulē. and I can never be found to be alone with children, and that is good and that is right. Es nekad nedrīkstu būt pavisam viens ar bērniem. Tas ir pareizi un tas ir labi. I can no longer get a whole bunch of kids in my car and go down to the local milkshake place and have milkshakes and have fun together. Es vairs nedrīkstu paņemt daudz bērnu savā mašīnā un aizbraukt uz kādu piena kokteļu bāru kaut kur. Cocktail bar? I'm sorry, I'm keeping it, brother. You're keeping it? Is it okay? Yeah. Viss ir kārtībā. I'm not taking 10-year-olds out for drinks, am I? Okay. Do you get what I'm saying? Vai jūs saprotat, ko es gribu teikt? So I've got to be a bit creative now to work out how I spend time with children. Man ir jābūt radošam tajā, kā es pavadu laiku ar bērniem. I want to do so safely. Un es gribu to darīt drošā veidā. I want to do so in a way that no one could accuse me of anything. Es vēlos to darīt tādā veidā, ka neviens nevar mani apvainot. So it might be that I invite myself around to their house for a meal. Iespējams, ka es vienkārši palūdzu, ka es varu aiziet pie viņiem ciemos uz kādu maltīti. You learn a lot when you have a meal in someone's home. Tu patiesībā diezko daudz iemācies, ka tu notur maltīti kādu citu mājās. How does everybody relate to everybody else? Kā cilvēki savā starpā attiecās? I could invite them to my house for a meal. Es varu uzaicināt viņus uz savām mājām. I could pack up a picnic basket and after church say to a family, should we go to the park and have a picnic? Es varu, pieņemsim, vienkārši sadaisīt piknika groziņu un teikt, varbūt, ka pēc baznīcas aizējām piknikā. If the child is in a concert or a performance, I could go and watch. Piemēram, ja jaunietis vai bērns ir kādā koncertā vai priekšnesumā, es varu iet un apskatīties. Every single 6-year-old who's had someone come to watch them at a concert, Katrs sešgadnieks, kurš ir piedzīvojis to, ka kāds apskatās viņu koncertu, they'll remember that for the rest of their lives. viņi to atcerēsies visu mūžu. So how can we build relationships with children outside of our ministry context? Kā mēs varam veidot attiecības ar bērniem ārpus kalpošanas konteksta? Now, I've spent most of my time this morning talking about relationships because it's so important. Es pavadīju lielāko daļu šī rīta runājot par attiecībām, jo tās ir tik nozīmīgas. But it's not just about relationships. Bet tas nav tikai par attiecībām. The E is for educational ministry. Un šis
burts I akronīmā ir izglītojošs, jeb skaidro un māca. This is what Paul says in 1 Thessalonians 1:5. Pāvils 1. Tesaloniķiešiem 1. nodaļā 5. pantā saka, mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, svētā garā un stiprā pārliecībā. Don't miss what Paul is saying here. Saprotiet pareizi to, ko Pāvils šeit saka, nepalaidiet garām. He's saying the gospel didn't come simply with words, Viņš saka, ka evaņģēlijs nenāca pie viņiem tikai vārdos, but it did come with words. bet tas parādījās vārdos. It was very famous, very popular for a previous generation to say, preach the gospel at all times and if necessary use words. Iepriekšējai paudzei ļoti populāri bija teikt sekojošo: sludini evaņģēliju visu laiku un, ja nepieciešams, lieto vārdus. I understand what they're trying to say, Es saprotu, ko viņi cenšas ar to pateikt. but I want to say to you that when it comes to the gospel, it is always necessary to use words. Bet, kad runa ir par evaņģēliju, tad vienmēr ir nepieciešams lietot vārdus. Actions on their own can be misunderstood. Rīcība pati par sevi var tikt pārprasta. You know, I could say to you that I used to be an alcoholic, I abused my family, and I stole stuff from work. Es varu jums pateikt, ka es kādreiz biju alkoholiķis, ka es darīju pāri ģimenei, ka es zagu no darba. Until I became and you can put any religion at the end of that sentence. Līdz es kļuvu par, un teikuma beigās jūs varat ielikt jebkādu reliģiju. So the gospel's got to come with words. Evaņģēlijam ir jānonāk pie jums ar vārdiem. It's got to be reinforced by a lifestyle, but it's got to come with words. Tam ir jātiek pastiprinātam ar dzīves stilu, bet tam ir jānāk caur vārdiem. And because the gospel's coming with words, we are teaching the gospel. Un tāpēc, ka evaņģēlijs nāk pie mums caur vārdiem, mēs mācām evaņģēliju. And so it's just like teaching at school. Tas ir līdzīgi kā mācīt skolā. There should be a curriculum, there should be a plan. Ir jābūt plānam, ir jābūt kaut kādam nodarbības saturam. We don't just decide each week what shall we teach this week. Nav tā, ka mēs vienkārši nedēļas sākumā izdomājam, ko tad mēs tagad mācīsim. You wouldn't be happy if your child's maths teacher didn't have a plan or a curriculum. Jūs nebūtu apmierināti ar tādu matemātikas skolotāju, kuram nebūtu plāna vai mācības satura. And so in the same way, we need a plan in the church. Un līdzīgā veidā mums ir nepieciešams plāns arī baznīcā. So I'm asking myself, the child that is born in our congregation this year, Un tāpēc es pie sevis domāju šādi: tas bērns, kurš ir dzimis mūsu draudzē šajā gadā, where will they be in 18 years' time? kur tad viņi nonāks pēc 18 gadiem? Where will I have taken them theologically? Kur es viņus būšu aizvedis teoloģiskā ziņā? Will they have covered the story of Noah 17 times Vai viņi būs mācījušies Noā stāstu 17 reizes, and have no idea who Job was? un viņiem vispār nebūs nekādas saprašanas par to, kas bija Ijābs? Or will I have helped them to understand the big story of the Bible? Vai arī es viņiem būšu palīdzējis saprast Bībeles lielo stāstu? So there's got to be a program and a plan. Tāpēc ir jābūt programmai un ir jābūt plānam. We've worked really hard with the curriculum. You've all got access to that now. Mēs ļoti nopietni strādājam pie mācības satura, un jums visiem ir piekļuve pie tā. The child is from 18 months to 3 years old. We are teaching them some very basic lessons about God. Bērniem no 18 mēnešu vecuma līdz 3 gadiem mēs mācām kādus pamata atziņas par Dievu, But they're foundational lessons. bet tās ir pamata atziņas. So we are teaching them that God is the creator. Mēs mācām viņiem par to, ka Dievs ir We're radītājs. teaching them that Jesus is the Son of God. Mēs mācām to, ka Jēzus ir Dieva dēls. And we're putting all the foundations in place for them. Un mēs saliekam šo te pamatus, kas ir nepieciešami. If I was to start my curriculum in September, which is the start of an academic year, Ja es sāku savu mācību materiālu septembrī, kas ir akadēmiskā gada sākums, I'd teach one lesson a week in Genesis. es pavadu katru nedēļu mācot no pirmās Mūzes grāmatas. After about 12 weeks, it's time for a Christmas story. Pēc 12 nedēļām ir laiks kādam Ziemassvētku stāstam. I'll teach Christmas story. After Christmas and before Easter, I'm doing something from the life of Jesus. Tad es mācu par Ziemassvētkiem, un līdz Lieldienām es mācu kaut ko par Jēzus dzīvi. After Easter, I'm doing something from the early church. Un tad pēc Lieldienām es kaut ko mācu no agrīnās draudzes. So I will go through, in our 4-year curriculum, I'll go through the book of Acts 4 times. Mūsu 4 gadu mācību plānā es 4 reizes iziešu cauri apstuļu darbu grāmatai. Once done as an overview,
Vienreiz tas ir kā tāds kopskats, and then 3 times broken up so that it's more intensive. un tad 3 reizes tas vienkārši ir sadalīts tādā intensīvā veidā. After that, I go back to the Old Testament where I stopped before Christmas. Un pēc tam es atgriežos atpakaļ pie vecās derības. So if I've done 12 weeks, I'm probably ready to start with Joseph. Tad, ja man ir 12 nedēļas, es principā sāku ar Jāzepa stāstu. And I'm going to be teaching the Old Testament from shortly after Easter until Christmas. Un tad es mācīšu veco derību līdz pat Ziemassvētkiem. And I'm teaching it in a very systematic way Un es mācu veco derību ļoti sistemātiskā veidā, so that children get to understand the big story of the Bible. Lai bērni saprastu Bībeles lielo stāstu. That kind of gives me a 2/3, 1/3 split Old Testament to New Testament. Un tas man iedod tādu labu sadalījumu, kaut kur 2/3 vecās derības, 1/3 jaunā derība. And you'll open your Bible, you'll see that's kind of the split. Un ja jūs atvērsiet savu Bībeli, jūs redzēsiet, ka patiesībā tāds ir šis sadalījums. The important thing is that I'm teaching Jesus from the Old Testament. Tā svarīgā lieta ir tāda, ka es mācu Jēzu no vecās derības. If you invite me back to Latvia after today, we'll talk about how we do that, okay? Ja jūs pēc šodienas man vēlreiz uzaicināsiet uz Latviju, es jums pastāstīšu, kā mācīt Jēzu no vecās derības. But if I cannot get to the cross of Jesus from a bronze snake in the desert, there's a problem. Taču es teikšu tā, ja es nespēju no šīs te vara čūskas vecajā derībā nonākt līdz Kristum, kurš mirst pie krusta, tad tā ir reāla problēma. And then what we're trying to do is we're trying to give children under 7, they'll get those 4 years worth of lessons told as a story. Un mūsu plānā bērniem līdz 7 gadiem šīs te mācības tiek izstāstītas kā stāsti. And then they're going to do those same stories, but as a basic Bible study over the age of 7. Un tad, kad viņi pārsniedz 7 gadu vecumu, tad šie paši stāsti viņiem tiek mācīti kā Bībeles raksturvietas. In that way, I'm getting through the whole Bible story in 4 years, twice with children aged 3 to 11. Un tas nozīmē, ka es tieku cauri Bībelei ar bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem vēlreiz. There's got to be a plan. Ir jābūt plānam, But it's not only about a plan, it's about the power of the Holy Spirit. bet runa nav tikai par plānu, runa ir arī par svētā gara spēku. This is not an academic exercise. We are introducing them to a person. Šis nav vienkārši tāds akadēmisks darbs, mēs patiesībā viņus iepazīstinām ar personu. And the Holy Spirit allows children to understand things which they shouldn't understand developmentally. Un svētais gars atļauj viņiem saprast lietas, ko viņi paši par sevi nespētu saprast vai attīstīt. Okay? So it needs to be relational. Tam ir jābūt balstītam It attiecībās, needs to be educational. tam ir jābūt tādam, kas skaidro un māca, izglīto. But it's not just what we teach. Bet nav runa tikai par to, ko mēs mācām. It's what we are, because it needs to be authentic. Bet tam ir arī jābūt autentiskam. Mēs mācām to, kas mēs esam. Emerson said the following. Emersons ir teicis tā: tas, kāds esat, tik skaļi kliedz man ausīs, ka nespēju sadzirdēt, ko jūs sakāt. Do you hear what he's saying? Vai jūs sadzirdat, ko viņš saka? What you say with your mouth is much softer than what you say with your life. Tas, ko jūs pasakat ar savu muti, ir daudz maznozīmīgāks par to, ko jūs pasakat ar savu dzīvi. So our lives need to match what we are teaching. Mūsu dzīvē ir jāsaskan ar to, ko mēs mācām. Look at what Paul says in 1 Thessalonians chapter 1, verse 5b to 7. Ieklausieties tajā, ko Pāvils saka 1. Tesaloniķiešiem 1. nodaļā 5 līdz 7. Jūs jau zināt, kādi mēs bijām, kad jūsu labā sākām darboties starp jums, un jūs kļuvāt par maniem un Kunga Kristus sekotājiem, uzņemdami sludināto vārdu svētā gara priekā, panesdam daudz spaidu. Un tā kļūdam par priekšzīmi visiem ticīgajiem Maķedonijā un Ahajā. So Paul was very careful in the way that he lived. Pāvils bija ļoti rūpīgs attiecībā uz to, kā viņš dzīvoja. He didn't want to be a stumbling block to those he was proclaiming the gospel to. Viņš negribēja būt par klupšanas akmeni tiem, kuriem viņš sludināja evaņģēliju. And so these people want to imitate Paul. Un tāpēc šie cilvēki gribēja imitēt Pāvilu. And notice that they say they want to do that in spite of severe suffering. Un pamaniet to, ka viņi gribēja sekot Pāvilu, piemēram, par spīti tam, ka bija intensīvas grūtības. Paul's life was so loving and so beautiful that they wanted to be like him, even if it meant that they would suffer like him.
Pāvila dzīve bija tik skaista un tik mīloša, ka viņi gribēja sekot viņa piemēram pat par spīti ciešanām. And the young generation of children that we have before us now really are able to spot hypocrites. Un šī te jaunā bērnu paudze, kas ir mūsu priekšā, viņi patiesībā ļoti labi spēja identificēt liekuļus. And so you and I need to be living the lessons that we are teaching. Un tāpēc jums un arī mums ir jāizdzīvo tās nodarbības, kuras mēs mācām. Holiness is a very important thing for us. Svētums ir ļoti nozīmīgs mums. We should be growing in holiness. Mums ir jāpieaug svētumā. The purpose of the church is to spur one another on towards love and good deeds. Draudzes mērķis ir iedrošināt vienu otru uz labiem darbiem un mīlestību. Can I ask you who's spurring you on to be more godly? Vai var jums jautāt, kurš pamudina jūs būt dievbijīgākiem? How are we helping each other to live for Jesus? Kā mēs viens otram palīdzam dzīvot par godu Jēzum? Is it obvious to those that we teach that we are trying to live for Jesus? Vai tiem, kurus mēs mācām, vai viņiem ir acīm redzams, ka mēs cenšamies dzīvot Jēzum par godu? That does not mean that you will be perfect, Tas nenozīmē to, ka tu būsi perfekts. but it means that you are modeling what it means to have repentance and faith. Taču tas nozīmē to, ka jūs parādat to, ko nozīmē atgriezties un ko nozīmē ticēt. And that's going to mean that when I get it wrong, I'm very quick to say sorry. Un tas nozīmē to, ka tajā brīdī, kad es kļūdos, es cenšos pēc iespējas ātrāk lūgt piedošanu, atvainoties. And that means that I'm sometimes apologizing to children. Un tas nozīmē to, ka es reizēm atvainojos bērnu priekšā. I don't lose my authority because I've apologized to a child. Es nepazaudēju savu autoritāti, tāpēc, ka es atvainojos bērnam. Some of you in this room will have been hurt by an adult when you were a child. Kādu no jums, kas šeit esat, iespējams, ka jūs ir aizvainojuši, kad jūs bijāt kā bērns. An adult who never said sorry. Iespējams, ka jūs aizvainojat kāds pieaugušais, kurš nekad neatvainojās. What do you think of that adult now? Ko jūs tagad domājat par šo pieaugušo? If the adult had said sorry, would you have thought more of them or less of them? Ja šis pieaugušais būtu atvainojies, vai jums būtu augstākas vai zemākas domas par viņiem? It's always more, isn't it? Protams, ka vienmēr tā atbilde ir tāda, ka būtu augstākas domas. When we get it wrong with children, we apologize. Kad mēs kļūdamies attiecībā pret bērniem, mēs atvainojamies. We show that we are trusting in Jesus. Mēs viņiem parādam to, ka mēs ticam Jēzum. So we are modeling what we are teaching. Un mēs kaut kādā ziņā modelējam to, ko mēs mācam. Finally, real ministry is life-changing ministry. Un visbeidzot, patiesa kalpošana ir tāda, kas maina dzīvi, jeb acīmredzamas izmaiņas. So 1 Thessalonians chapter 1, verse 8 to 10. 1. Tesaloniķiešiem 1. nodaļa 8 līdz 10. Jo no jums tā kunga vārds atskanējis tālāk nevien Maķedonijā un Ahajā. Nē, visās vietās kļuvusi zināma jūsu ticība Dievam, tā ka mums nekas vairs nav jāstāsta. Tie paši cits citam stāsta, kāds bija mūsu darba sākums jūsu starpā, un kā jūs no saviem elkiem atgriezāties pie Dieva, lai kalpotu dzīvajam un patiesajam Dievam, un lai gaidītu no debesīm viņa dēlu, kuru viņš uzmodinājis no miroņiem, Jēzu, kas mūs atpestīs no nākamās dusmības. Do you notice the radical change in the lives of the Thessalonians? Vai pamanāt šīs radikālās izmaiņas, kas bija tesaloniķiešu dzīvē? Everybody could see that they had changed. Visi spēja pamanīt to, ka viņi ir izmainījušies. They've gone from worshipping idols. Viņi mainījās no cilvēkiem, kas pielūdza elkus. Idols are false, Elki ir nepatiesi, they are lifeless, viņiem nav and dzīvības they are powerless. un viņiem nav spēka. And what are they worshipping now? Ko tad viņi tagad pielūdza? Well, they're worshipping the true and living God, Viņi pielūdza patieso un dzīvo Dievu, who is powerful enough to raise the dead. kurš ir pietiekami spēcīgs, lai celtu augšā mirušos. They are worshipping the exact opposite. Viņi patiesībā pielūdza pavisam kaut ko pretēju. And that's the power of the gospel. Un šis ir tas evaņģēlijas spēks. The gospel has the power to change lives radically. Evaņģēlijam ir spēks mainīt dzīves radikālā veidā. It takes the rebellious and egocentric, hell-bound idolatrous Evaņģēlijs paņem kādu, kurš ir naidā ar Dievu, kurš ir virzībā uz ēli, kurš pielūdz elkus. man, woman, and child. Neatkarīgi no tā, vai tas ir vīrietis, sieviete vai bērns. It snatches them from the jaws of hell Tas izrauj šo cilvēku no ēles žokļiem and rescues them for all eternity.
un izglāb viņus mūžībai. That is powerful. Tas ir spēcīgi. That is what Paul is talking about. Lūk, par šo tad Pāvils arī runā. There was a boy called Kyle. Bija kāds puisis vārdā Kails. He was also in the Friday Kids Club. Viņš arī piedalījās šajā piekdienas bērnu klubā. He had a very difficult relationship with his stepfather. Viņam bija ļoti, ļoti grūtas attiecības ar savu patēvu. His mother came to me one Sunday and said, "What did you teach on Friday?" Un kādu svētdienu viņa māte pienāca pie manis un teica, ko tad tu viņiem mācīji piekdienā? I thought maybe I was in trouble. Man liekas, iespējams, es nonācu nepatikšanās. She said, "Let me explain. Kyle doesn't have a good relationship with his stepfather. Viņa teica, ļaujiet man paskaidrot, manam dēlam Kailam nav pārāk labas attiecības ar savu patēvu. They're always fighting. Visu laiku strīdās. So when Kyle is at home, he mostly stays in his bedroom with the door closed with a sign that says no entry. Kad Kails ir mājās, tad viņš parasti ir savā istabā un tās istabas durvis ir aizslēgts un uz durvīm ir uzrakstīts nekādas ieejas. On Friday night, he came home, he went upstairs, and then he came back down. Un piekdien viņš atnāca mājās, uzgāja uz savu istabu un pēc tam nonāca lejā. And it was actually quite a pleasant evening. Un patiesībā tas bija diezko foršs un jauks laiks. I could see he was trying really hard not to be his usual argumentative self. Un es redzēju, ka viņš ļoti centās piestrādāt pie tā, lai viņš nestrīdētos. She said, when I went up to go to bed that night, I noticed his bedroom door was open. Un tajā vakarā, kad es devos pie miera, es redzēju to, ka viņa durvis ir vaļā. I went in to check on him and he was fine. Un es vienkārši aizgāju viņu apraudzīt un sapratu, ka viņam viss ir kārtībā. And as I closed the door, I realized that the no entry sign was gone. Un tajā brīdī, kad es vēru ciet durvis, es pamanīju, ka tur vairs nav tās zīmes par ieeju, kas ir aizliegta. He'd made a new sign that said, all welcome. Viņš bija uztaisījis jaunu zīmi, un tur bija rakstīts visi laipni aicināti. Do you think he's on drugs? Jums liekas, viņš lieto kaut kādas zāles? What else can change someone's personality so radically? Kas cits spēj izmainīt cilvēku personību tik radikāli? Had I taught something about being respectful to your stepfather at the kids club on Friday, Un es mācīju kaut ko par to, ka ir jābūt cienījamam, cieņpilnam attiecībā pret savu patēvu. the answer's no. Patiesībā es to nemācīju īstenībā I piekdien. said, do you think it's possible that Kyle has been reconciled vertically and he's looking to reconcile horizontally? Vai varētu būt tā, ka Kails tika samierināts vertikāli, proti ar Dievu, un tāpēc viņš centās samierināties arī horizontāli? Do you think it's possible that he realizes that if Jesus is his king, he needs to change his behavior at home? Vai ir iespējams tā, ka saprotot to, ka Jēzus ir viņa ķēniņš, viņš arī saprata, ka viņam ir jāmaina uzvedība mājās? This is what happens when we preach the gospel. Lūk, šādas lietas notiek tad, kad tu sludini evaņģēliju. Finally, let me remind you what Paul says. Visbeidzot, ļaujiet man atgādināt to, ko Pāvils saka 1. Tesaloniķiešiem 1:5. Mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, svētā garā un stiprā pārliecībā. Have you come here today looking for that magical thing to help you in your ministry? Vai esat šodien šeit atnākuši, lai atrastu to vienu maģisko lietu, kas palīdzēs kalpošanā? There is no magical thing. Tādas vienas maģiskas idejas nav. To teach the gospel in the power of the Spirit is the magical thing. Tā maģiskā lieta ir mācīt evaņģēliju svētā gara spēkā. We are told that this is the sword of the Spirit. Mums ir teikts, ka šis ir svētā gara zobens. The Spirit can't work without a sword. Svētais gars nespēj strādāt bez zobena, The sword can't work without the Spirit. un zobens nespēj strādāt bez gara. A soldier can do nothing without a sword can do nothing without a soldier. Zaldāts neko nespēja paveikt bez zobena, un zobens neko nespēja paveikt bez zaldāta. But when the soldier picks up the sword, it does what it's meant to do. Taču, kad zaldāts paņem zobenu, tad zobens piepilda savu misiju. This is our job. Tas ir mūsu uzdevums un darbs. Our job is to prayerfully and carefully teach God's word. Mūsu uzdevums ir lūdzošā atkarībā un ļoti uzmanīgi un kārtīgi mācīt Dievu vārdu. Making sure that we are building relationships, Rūpēsimies par to, ka mēs veidojam attiecības, working hard to teach the Bible, smagi strādājam pie tā, ka Bībele tiek mācīta. by God's grace, living what the Bible teaches. Ar Dieva žēlstības palīdzību izdzīvojam to, ko Bībele māca. In that way, we see life change. Un tādā veidā mēs redzēsim, kā dzīve tiek mainīta. That's the way Jesus did ministry. Lūk, šādā veidā Jēzus veids That's kalpošanu. the way the apostles did ministry. Šādā veidā apustuļi veids kalpošanu. And I want to say to you, that's the way we should be doing ministry.
Un es jums saku, tas ir arī veids, kā mums ir jāveic kalpošana. What that looks like practically, we'll explore after coffee. Kā tas izskatās praktiski pēc kafijas pauzes, mēs izskatīsim. And I'm not going to take questions now, but I will take questions on what I've said straight after the coffee break. Šajā brīdī es neatbildēšu uz jautājumiem, bet es atbildēšu uz jautājumiem pēc tās lekcijas, kas būs pēc kafijas pauzes. Brother, can you just pray for us, please, as we stop? Es vadīšu lūkšanā, kā Rorijs lūdza. So, let's pray. Lūksim Dievu. Es lūkšu latviski. Mūsu mīļais debes Tēvs, paldies par šo brīnišķīgo lekciju no mūsu mīļā brāļa. Paldies par šiem svētīgajiem atgādinājumiem. Un, Tēvs, mēs Tevi pielūdzam un slavējam par to, ka Tu esi attiecību Dievs. Tu upurēji Jēzu pie krusta par mums grēciniekiem, ļaundariem. Tu atdevi savu mīļo dēlu par mums. Mēs Tev slavējam, Tēvs, un lūdzam, lai Svētais Gars mums dziļāk palīdz saprast Tavu mīlestību. Tu mūs nekad nepamet. Un, Kungs, pat ja mēs kādreiz jūtamies pamest un vieni, atgādini mums ar Svēto Garu Tavu mīlestību, tā ka mēs esam uzticami un tā ka mēs nemācam kaut kādas savas idejas vai savus stāstus, bet ka mēs ticībā uz Tevi mācam Tavus svētos rakstus, kas ir vienīgais, kas var atgriezt bērnus un kas var viņus arī aizvest līdz debesu valstībai. Lai Tev ir slava un gods Jēzus vārdā. Āmen.